Sveiki! Šodien turpināsim darbu pie mājas modeļa. Varētu teikt, ka tas varētu būt noslēgums pat visam. Tātad attiecīgi, ja jūs pagājušajā nedēļā taisījāt kosmētisko remontu, tad šodien mēģināsim ievietot mēbeles, logus, durvis. Varēsiet paši pēc savas izvēles, jeb kādus aksesuārus un jebko, ko vēlaties ielikt savā mājoklī. Galvenais, lai viss būtu skaisti un interesanti. Kā to izdarīt? Lai to varētu izdarīt, jums ir jāpiereģistrējās SketchUpā. Un viens no veidiem, kā to izdarīt, ir varot vaļā pārlūku programmu, varot vaļā sketchup.com un mājaslapas labajā augšējā stūrī, tātad spiežam sign in. Un attiecīgi šeit ierakstam jūsu e-pastu. Man uz mana e-pasta jau ir izveidots, tāpēc izmantošu kādu citu. Tā. Nu, un tālāk spiežam next. Nu, viņš prasa vārdu, uzvārdu un ievadīt paroli. Nu, un tagad paroli ir attiecīgi, jūs varat sākt rakstīt jebkādu, kā jūs gribat, bet viņš uzreiz rādīs, kas viņam pa pretenzijām ir pret šo te paroli attiecīgi. Tātad redzam, nav 8 simboli, nav cipari, nav lielais mazais burts un speciālais simbols. Un tātad paroli jāizveido tāda, lai atbilst visiem šiem kritērijiem. Nu, tad izveidojam paroli, kas atbilst šiem kritērijiem. Spiežam, ka neesam roboti un create new account. Un tātad mans konkrēti konts ir gatavs. Šeit mēs varam principā nelogoties iekšā, tas nav svarīgi. Tad dodamies atpakaļ uz programmu un vietā, kur attiecīgi mums ir nepieciešams vieta, kur mēs varam meklēt visu kaut ko, ir šī te 3D warehouse. Spiežot uz viņas, tātad attiecīgi mēs ņemam, spiežam te sign in un create, vai create attiecīgi tātad sign in, jo mēs kontu jau esam uztaisījuši, un ievadam to pašu e-pastu, kuru ievadījām tajā mājaslapā. Tā. Un ievadam attiecīgi. Jā, protams. Aktivācijas e-pastam bija jāatnāk, protams. Kā tad bez tā jau nu nekur mēs nevaram. Vai man tāds ir atnācis? Jā, tātad kur ir e-pasts, tur ir jāspiež activate account un viss tagad notiksies. Ejam atkal atpakaļ uz SketchUpu. Tā, pamēģināsim tagad. Kad viņš ir aktivizēts, next. Jā, un tagad ievadam paroli. Tieši to, kādu ievadījām tur, un spiežam sign in. Jā, šeit vajag akceptēt visus viņu nosacījumus, un tālūk, esam iekšā. Nu, labi, pirmais, ko es parādīšu, teiksim, kā ielikt. Šeit ir meklēšanā, varat meklēt, ko jūs gribat, nezinu, tur, piemēram, protams, angliski jāraksta, ja? Vajag gultu, rakstam gultu, nu, protams, angļu valodā, te neskapēc vannas visādas, droši vien nepareizi uzrakstīju, bet, nu, labi, tā, piemēram, kā rakstās čaira vai ne, krēslas.
Nu, lūk, un te ir dažādi krēsli, piemēram, book, shelf. Nu, lūk, te ir visādi grāmatu plaukti. Jebko rakstam, kas jums ir vajadzīgs, to arī rakstam un meklējam. Ja nezināt kādu vārdu, Google Translate kaut vai uzrakstat, lai viņš jums iztulko un zināt, kā ierakstīt. Ja mums vajag, sāksim varbūt ar logiem, teiksim, ņemsim, rakstam window un meklējam. Tātad, nu es, piemēram, vēlos, kādu logu es te vēlētos, nezinu pat. Nu, tas varbūt nav pat svarīgi. Izvēlēšos šādu, spiežu download, un viņš man jautā, vai es gribu savā modelī iekšā, es saku jā, un viņš lejuplādē, lūk, ir lodziņš. Kā mēs redzam, ka loks ir par mazu. Tātad tas nozīmē, ka viņš ir jāpiemēro vajadzīgajiem izmēram droši vien. Ja? Tātad, kā mēs to varam darīt? Tātad, attiecīgi šeit izmantojot ar šo te mēs varam tā pārvietot viņu. Tas ir svarīgi, bet mums vajag, lai mēs varētu, man liekas, ka ar šo mēs varējām select. Tā, kā mums te bija. Tātad. Nu jā, šitais arī bija. Tikai kāpēc viņš grib move. Tālūk, varbūt pamēģināšu kādu citu ielikt. Labi, paņemsim atkal to warehouse. Tā. Atkal paņemsim Windows, piemēram. Bet es gribu tagad pieņemt, piemēram, šitādu lejuplādēt. Yes. Nu, šitais jau izskatās stipri lielāks. Tā. Te viņu vajadzētu noteikti sarotēt. Tā, liksim, laikam 90. Par 90 grādiem. Nu, lūk. Jā, un šito te viņš ļauj. Nezinu, kāpēc taisīt, pielāgot izmēram. Nezinu, tas konkrētais logs kaut kāpēc nedarbojās. Nu, un savukārt, tad, un tā mēs vienkārši, jūs mēģināt attiecīgi logu veidot tā, lai viņš būtu vajadzīgajā jums izmērā. Tā, šitā te. Varam pagriezt no ārpus, paskatīties, kāds izskatās, vai viņam nevajag vēl kaut ko, piemēram, uztaisīt viņu platāku, lai viņš, teiksim, ir. Protams, mēs zinām, ka logiem ir arī palodzes un tādas lietas, bet tas varētu izskatīties apmēram šādi. Tātad. Nu, un tad, kad tas ir paveikts, tad attiecīgi te varam vēl pievilkt klāt paskatīties, bet es domāju, ka būs ok. Nu, re, loks tā kā būtu ievietots. Varbūt tās pat vēl varētu viņu nedaudz. Tā. Šito te maliņu varbūt nedaudz mazāk, jo es skatos, ka viņš ir, nē. Lai viņu dabūtu pilnībā iekšā. Nu, lūk, tā viņš varētu izskatīties. Un tas būtu loks principā ar durvīm, jūs varat darīt tieši tāpatās, jebkuras durvis. Atkal ejam uz warehouse, rakstam nevis Windows, bet doors,
un meklējam. Nu, reku, piemēram, ārdurvis. Nezinu, viņi tādas paplašas izskatās, bet, nu, mēģināsim, varbūt sanāk. Tā, tās ir ārdurvis, ja? Tā tad attiecīgi, kur man ir, reku, te ir manas ārdurvis. Un tā. Jā, interesanti, kur viņas palika. Labi, paņemsim vēlreiz. Tā, nu lūk, mēģināsim ievietot durvis. Tātad šita viņas arī automātiski noteikti ir jāsamazina savādāk. Tā, lai manā šajā te pēc būtības ieiet iekšā, kas man ir noteikti arī jāsamazina augstums, tā, lai viņas, un kā jau durvīm arī attiecīgi mēs labi zinām, ka viņām ir aile, viņas nav visas sienas biezumā, līdz ar to tās durvis ievietojam tā, lai viņas izskatās apmēram. Var no ārpus bišķiņ palikt arī, un arī iekšpusē. Tā. Nu, tas ir runājot par durvīm attiecīgi, ja? Durvis logi, tas ir šādā veidā, un mēbeles tad jau ir, tālāk jau ir pavisam vienkārši pārējais, viss ir jūsu vēlme un intereses un tas, ko jūs gribat uztaisīt. Tad attiecīgi, nezinu, ko es ņemšu, piemēram, televizora plauktu kaut kādu. TV shelf for living room. Es reku, piemēram, ņemšu šitādu un ievietošu viņu tā, kura man te būs dzīvojamā istabā. Pieņemsim šitā. Tā, tad te man ir, ja izmērus var pilnīgi noteikti var pielāgot un meklēt jebkādus. Ja vajag lielāk, jūs jau viņu jebko varat pastāpīt un pielāgot. Nu, lūk. Un, ja man ir TV shelfs, tad arī droši vien televizors ir vajadzīgs. Un tad var paņemt tā TV. Nu, reku, piemēram, kā reiz ideāli. Lūk, jā. Industrija nav svarīgi. Rekur education, pieņemšu, jūs tur studenti varat uzlikt. English. Tā. Woodworking. Finish. Nu, lūk. Un tā, lai ieplādēja Samsung TV manā gadījumā. Un tad viņš ir jāmēģina novietot, tur, kur viņš ir jānovieto. Tā tad viņam paredzētā plaukta droši vien. Un ļoti veiksmīgi augstumā viņš jau man ir izveidojies, vispār nebija nekas jācelā uz augšu, neko viss baigi labi sanāca. Tā izskatās. Tā. Un vienīgi smuki jānocentrē.
un gatavs. Un tā mēs varam te dīvānus likt, gleznas, gultas, skapjus, visu. Tātad, tas ir jūsu šīs dienas uzdevums. Pēc tam, kad uzdevums pabeigts, jūs atkal saglabājat un sūtat man e-klasē, nevis e-klasē, bet augšuplādējiet tieši turpat, kur pagājušajā nedēļā bija tas jāizdara. Tas nebija sarežģīti, to var pavisam vienkārši izdarīt. Tas notiek tā, no sākuma jūs saglabājat save as. Viņš saglabā jums viņu noteiktajā vietā. Man būs māja 8a. Atceramies, ka uzliekam 16, 17, neko jaunāku un saglabājam. Pēc tam parādīšu, kā pēc būtības, ja mēs paņemam e-klasi 8a, 8a klase un pagājušās nedēļas uzdevums bija šāds. Bija augšuplādē, lūk, mapē. Tad jums ir vienkārši jāuzspiež uz mapes. Jāatver viņu vaļā, atverās OneDrive. Un te lūk jau tie, kas man augšuplādē pagājušajā nedēļā, te darbi ir, bet šodien būs cita mape. Un tad ir divas opcijas, vai nu šeit parādās drop your file here, vai arī rekuri poga augšuplādēt, izvēlamies failu, izvēlamies māja 8a un augšuplādējam. Un tikko viņš tur ir augšuplādējies, tā viņš automātiski parādās, es pie viņu varu piekrot un nav miljonus vēstules e-klasē. Tā kā tā, jūsu uzdevums ir sekojoši, tātad šeit mēs visu augšuplādējam, šeit mēs visu ievietojam, neko nesūtam man e-klasē. Tālūk. Labi, tad veiksmi jums darbā. Pagaidām. Nu un tad tiekamies. Lūk, ielādējās mana māja jau tā. Labi, visu labi!